Tātad, kā jau teicu, mani sauc Aleksandrs Maiers. Es vairāk kā 20 gadus nodarbojos ar to, ka taisu dažādas mūzikas instrumentus, jeb skaņu rīkus, un tad mācos spēlēt dažādus skaņu rīkus, un ko es vēl daru tur. Reizēm piedalos dažādos projektos, un pēdējā laikā diezgan bieži mēs kopā ar sievu taisam daudz svilpalnieku, un tieši Brīvdabas muzeja tirgū mēs piedalāmies ar svilpalniekiem. Tad jau vairākus gadus un dažādiem māla instrumentiem, kas tur vēl, tātad mūs arī aicina, un šoreiz es tā kā pārstāvu arī Valmieru mūžas festivālu, tādā ziņā mani arī uzaicināja mazliet pareklamēt, tāpēc es par to gribu, lai es neaizmirstu uzreiz sākumā pateikšu. Un ko mēs darīsim, būs divas darbnīcas. Viena būs darbnīca taisīšanas, tātad būs tāds sens skaņurīgs, ko sauc par dūceni. Viņam ir vairāki nosaukumi, rūcene, latgaliski, piemēram, viņu sauc par žvurgzdens. Nu tā, bet, un tātad varēs pats izgatavot. Tie, kas nezin, kas tas tāds ir, es varbūt ar to pašu arī sākšu. Tātad rūcene vai dūcene. Bērnībā noteikti visi grieza pogas, daudzi vismaz no jums ir mēģinājuši, es esmu mēģinājis. Parasti apaļa poga griežoties neskan, bet ja mums tā poga ir tāds neregulārs formas, neapaļa, tad tā griež gaisu un rada tādu interesantu vējainu noskaņu. Un tādā noskaņā var arī mēģināt kaut ko paspēlēt, kaut ko pabursties mazliet, kādī citus. Un pieredzes arī, kamēr neaizmirst arī otru, tātad ir divas vienlaicīgi notiekošās tādas aktivitātes, un vienā varēs taisīt, ko vadīs Inga Maiera, varēs taisīt tās dūcenes, un otrajā es rādīšu dažādus skaņurīkus un mūzikas instrumentus, gan tādus, ko es pats taisīju ar savām rokām, gan tādus, ko man draugi no citām zemēm atved. Tā kā tas ir etno mūzikas festivāls, līdz ar to tur nav tāds robežas, ka būtu tieši latviešu tradicionāli instrumenti, un, piemēram, es paspēlēšu tur noteikti arī tādu kā limbu vai sanzu.
Nu, kaut kā tāda. Tā kā tas ir etnomūzikas festivāls, tad es izmantošu arī tādu elektronisko pedālīti, kas mūsdienās nav nekāds tāds baigais jaunums, ka viens cilvēks var iespēlēt vienu instrumentu, pēc tam pierakstīt viņam klāt citu instrumentu, un tādā veidā var vismaz tādu kā ansamblīti izveidot. Un es tā ceru, ka sanāks arī tajā festivāla laikā arī kaut ko tādu mēģināt atdarināt, jo es arī paņemšu to cilpu procesoru un arī varēs izmēģināt, kā instrumenti viens ar otru saskan. Tā, kaut kādus tādus arī tie, kas atnāk skatīties. Un tajā tiešām mēs te darbnīcā par skaņu rīkiem varēs gan pamēģināt paspēlēt, gan arī paklausīties kaut kādas improvizācijas. Tā. Tagad atgriezīsimies Brīvdabas muzejā. Parādīšu mazliet to, ko mēs tieši tajā gada tirgu, ko mēs taisam ar sievu. Mēs taisam dažādus māla muzikas instrumentus, un tāds gandrīz vai vienkāršākais no tiem, vienkāršākais ir putniņš ar 2 caurumiem, bet šeit būs ar 4 caurumiem. Tātad mazliet paspēlēšu tādu ar 4 caurumiņiem putniņu. Tāds maziņš putniņš ar 4 caurumiem. Parādīšu tādu putniņu ar 4 caurumiem mazliet lielāku. Un varbūt, lai būtu mazliet jautrāk, pamēģināšu iesist kaut kādu ritmu. Kaut kā tā strauji.
Tātad, tātad būs tādi daži arī tradicionālāki instrumenti. Piemēram, es rādīšu arī tādus skaņu rīkus, ko taisīja arī tā kā, gandrīz vai visā pasaulē līdzīgus taisīja instruments, bet arī Latvijas teritorijā. Tāda tipa instruments, ko sauc par klapītēm vai klabatiņu. Tad būs tāds robu dēlīts, neliels. Atkal atgriežoties pie mūsu šitām jau otrā diena tagad iet uz beigām, bet vispār mums gāja diezgan labi, nesūdzēsimies, cilvēkiem interese par māla muzikas instrumentiem ir, un parādīšu vēl vienu tādu interesantu arī, ko mēs taisam ar Ingu. Tā ir māla stabula, bet nevis vienkāršā, bet dubultā. Tātad ir pamatonis, tā kā dūdām līdzīgi kaut kāds burdons, un ir arī melodiskā stabula, un viņas ir abas kopā vienā blokā, un var paspēlēt tātad divbalsīgi viens cilvēks.
varbūt vēl vienu interesantu parādīšu, jo es vispār kādu laiciņu jau mēģināju taisīt, tad, kad tikko sākām taisīt mūzikas instrumentus, man meistars Māris Jansons parādīja, kā taisīt silpalnieku no plastelīna. Vienkārši viņam nebija māls, tā kā, bet man tieši radās interese par mūzikas instrumentu izgatavošanu, un pateicu, ka ir tāds labs meistars, un es pie viņa atnācu ciemos apskatīties, un tieši tas man jautājums interesē, tur par stabulēm, par silpītēm, jo es jau mācēju spēlēt tur bloklautu, un kaut kāds stabulīts man interesēja, un tad man arī parādīja šo. Man nebija pieejams māls tajā laikā, vienkārši es dzīvoju kopmītnēs, mācījos Tehniskajā universitātē, kā es tur mācījos, bet man kopmītnēs atradās Riekstu Čāmalas. Un es te padomāju, ka varbūt, ka sanāks aizvietot kaut kādā veidā, jo to mālu atkal pat, ja viņš man trāpītu rokās, man vajadzētu izdomāt, kur viņu apdedzināt pēc tam. Tā kā es sapratu, ka tas tā nebūs īsti, nebūs tik ļoti vienkārši, bet tad es izdomāju tādu vienkāršāku variantu un arī izdevās. Tad sataisīju tādu Vauriekstu silpalnieku. Un starp citu šogad mums arī bija pārdošanā, es sataisīju arī beidzot. Tā, parādīšu Vauriekstu silpalnieku. Tāda ode priekam. Tā. Vēl tāds interesants arī instruments, ko es arī noteikti Valmiermočas festivālā rādīšu, ko šoreiz man nesanāca laiks sataisīt tieši tirdziņam, bet es taisu laiks pa laikam arī vargānus. Un tas arī sasaucās ar nākamo dalībnieku, kam ir interesants tāds arī vārds. Vai skatuves vārds, to es gan neesmu vēl noskaidrojis, bet arī bišķi tā kā. Tas arī man liekas ir interesanti. Paspēlēšu vargānu.
Nu, apmēram tā. Man ir aizdomas, ka es apmēram tā kā iepazīstināju ar savām nodarbībām, un, nu, tā, ja kādam ir ļoti interesanti, tad tiešām varat kameras krāmējos pienākt apskatīties kaut ko, un paldies par uzmanību, nu tā, tātad neaizmirstiet, ka Valmiera mūžā jums jābūt. Jā, bet neaizmirstiet, ka arī Aleksandrs vēl līdz 5 arī ir kaut kur, tepatās Aleksandra, kur to var Jā, pie tirgus laukumiņa tā saucamā. To svilpalnieku, man liekas, jums vajag nopirkt un to